Toronto, Kanādā jau 50 gadus notiek pasākums, ko vietējie latvieši sauc par šmī. Tas nozīmē, šī māksla ir jauna un dažādi šmī pasākumi ir veids, kā vietējo kopienu iepazīstināt ar latviešu diasporas mākslas pasauli. Plašāk stāsta Latviešu.com žurnāliste Līva Karlsone. Nedēļas nogale šī māksla ir jauna, jeb šmī. Pirms vairāk nekā 50 gadiem Kanādā sākās ar mērķi radīt platformu jaunajiem latviešu māksliniekiem. Gadu gaitā tā ir kļuvusi par neatņemamu Toronto latviešu kultūras dzīves daļu. Bieži vien diasporā mēs runājam un diskusējam par mūsu identitāti un kultūru un kā mēs saprotam mūsu latvisko būšanu. Ja mēs esam uztraukti, lai saprastu, kā mūsu kultūra eksistē, mēs varam atrast viņu te, šī galerijā, ar mūsu sabiedrību, ar tās mākslas darbām, kas ir uz sienām, un ar tām diskusijām, kas notiek viens ar otru. Katru gadu pasākums piesaista lielu skaitu dalībnieku ne tikai no Kanādas, bet arī no ASV un Latvijas. Un tā nav tikai mākslas izstāde. Tā ir vieta diskusijām, pašu mākslinieku iepazīšanai un arī jāstrai kopā būšanai. Te veidojas dziļākas saiknes ar latvisko identitāti, pārliecināti rīkotāji. Mēs esam visi jaunieši, diasporas latvieši, kuri uzaug ar vecākiem un vecvecākiem, kuri atcerās laiku, kad Latvija nebija brīva. Daži nekad nesagaidīja, ka Latvija būtu brīva. Un tāpēc mums tik spēcīgi ir tas patriotisms. Un mēs ļoti cenšamies uzturēt latviešu kultūru un moderno latviešu kultūru caur mākslu. Tas ir veids, kā saprast pašu sevi un savu vietu savā sabiedrībā. Šmī cauri gadu desmitiem izdzīvojas pateicoties brīvprātīgo entuziasmu. Ir tik daudz, kuriem ir interesi pielikt roku un piestrādāt pie šitā te bez jebkādas samaksas. Šitas ir viss brīvprātīgais darbs. Ir, manuprāt, ļoti skaists un ļoti nozīmīgi un labs piemērs, kā cik svarīgi tā sabiedrība ir mums. Tieši šmī nedēļas nogalē tu dabūni satikt tik daudz jauniešus un tu dabūni runāt ar draugiem. Un ir fantastisks veids, kā uzlabot tavu sabiedrību un tavus networks un connections, un ir ļoti jauki. Latviešu jaunieši Toronto ir apņēmības pilni tradīciju turpināt, un nākamā šmī plānošana jau sākusies. Līva Karlsone, Latviešu.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.